Jūs vēlaties mainīt elektroenerģijas tirgotāju ar 2015. gada 1. janvāri, tad jūs to varat izdarīt vēl tikai līdz 15. decembra pusnaktī. Tādēļ iesakām uzmanīgi noskatīties šo sižetu un izvēlēties racionālāko piedāvājumu, un proti savus pakalpojumus Latvijas tirgū sāk piedāvāt kompānija 220 Enerģija, kur jau strādā Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un tagad arī Latvijā. 220 var piedāvāt zemāko cenu un mazāko šo pievienoto vērtību pie pašas elektroenerģijas pašizmaksas. Ar to, ka klients pats spēja mājaslapā gan noslēgt līgumu, gan saņemt rēķinus e-pastā, gan veikt apmaksu. Līdz ar to nav iesaistīti tik daudz cilvēku resursu. Sistēma nodrošina visu šo procesu ļoti vienkārši. Tātad, lai noslēgtu līgumu ar kompāniju 220 Enerģija par elektroenerģijas piegādi, jums ir vajadzīgs tikai internets, dators un bankas konts. Un, protams, jāapmeklē kompānijas mājaslapā, bet pēc kādiem kritērijiem jāvadas izvēloties tarifus. Viens veids ir garantētā cena, kad ir viens fiksēts tarifs, tā varētu teikt, kas ir visu gadu nemainīgs par 1 kWh. Un otrs veids ir atkal, ka cena tiek piesaistīta biržas cenai. Tas nozīmē to, ka biržā, kur cena mainās ik stundu, tiek noteikta dienu uz priekšu, un katru mēnesi līdz ar to rēķinā būs cita cena. Attiecīgi izvēloties šo cenu plānu, lietotājs noklikšķina uz pogas noslēgt līgumu, izvēlās vienu no 2 internetbankām, autorizējās ar e-bankas parolēm, un tad seko vienkārši 3 ļoti vienkāršiem soļiem. Pārbauda, vai informācija ir viss pareizā, jo tur jau viss tiek aizpildīts automātiski. Nākamais solis ir izvēlēties konkrēto cenu plānu, tātad vai šo garantēto ar priekšapmaksu vai bez priekšapmaksas vai biržas cenu. Un trešajā solī vienkārši pārbauda, vai visa informācija ir pareiza. Noklikšķina uz to, ka noslēgt līgumu, un pēc minūtēm 5-10 līgums ir e-pastā, un ar šo mēs uzskatām, ka darījums ir noticis. Par izmaiņām iepriekšējo tirgotāju informēs kompānijas 220 Enerģija pārstāvji. Bet kādi ir patērētāja pienākumi? Varbūt ir jābūt viedajiem skaitītājiem? Nav jābūt viedajiem skaitītājiem obligāti, jo arī vienas zonas, arī 2 un 3 zonu skaitītājs tiks sadalīts pēc sadales tīkla jau iepriekš izstrādātiem teorētiskiem tipveida slodžu grafikiem, kur viss šis kopējais patēriņš tiek sadalīts pa stundām. Un katru mēnesi šis slodžu grafiks ir nedaudz citādāks, bet uz šo balstoties arī viss tiek sadalīts pa stundām, un tādā veidā tiek aprēķināta šī biržas vidējā svērtā cena. Tā kā mums ir 2 veida līgumi, biržas cenas ir beztermiņa, un viņš arī ir laužams jebkurā laikā bez līguma laušanas maksām. Līdz ar to nozīmē, ka klients nav piesaistīts uz konkrētu laiku, un ja viņam apnīk vai liekas tas ir pārāk riskanti vai augstu, viņš jebkurā brīdī var atteikties, 30 dienas iepriekš brīdinot. Garantētās cenas līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem, un tur tiek iekļaut līguma laušana maksas, ja klients vēlas laust pirms termiņa beigām. Galvenais uzsvars 220 Enerģijas piedāvājumā būs uz izdevīgāko cenas piesaisti Nord Pool Spot elektroenerģijas biržas cenai, kas vēsturiski ilgtermiņā ir bijusi lētāka par fiksētu cenu. Kompānija piedāvās vispievilcīgākās biržas indeksētās cenas, kas palīdzēs klientam maksimāli ietaupīt. Biržas cena ir publiski pieejama, un tā skaidri parāda, cik patērētājiem būs jāmaksā par patērēto elektroenerģiju, kamēr fiksēta elektroenerģijas cena ietver dažādas slēptas pārdevēja izmaksas un riskus. 220 Enerģija piedāvās iespējas vēl vairāk samazināt izmaksas par elektroenerģiju tiem klientiem, kas būs gatavi norēķināties ar priekšapmaksu. Tieši tā kā mums šobrīd arī mājaslapā ir konkrēti parādīts, cik patērētājiem būs jāmaksā par katru no pozīcijām, tieši tāpat arī būs rēķinām, cik ir elektroenerģija, cik ir sadales tīkla tarifs, cik ir obligātā iepirkuma komponente, PVN un kopējā summa par 1 kW. Iespējams, daudzi vēl līdz šim nav sapratuši, ko nozīmē obligātā iepirkuma komponente, kas veido daļu no elektroenerģijas maksas. Tas būtu kā obligāts atbalsts vietēji saražotajai zaļajai elektroenerģijai, ko jebkurš lietotājs līdz šim ir maksājis, tikai tas ir paslēpts, ietverts kopējā tarifā, un neviens to pirms tam nav zinājis, bet šobrīd to parāda atsevišķi un rodās hauss un jautājumi, kas tas ir un kam es maksāju.
Biržai piesaistītā elektroenerģijas cena ir īpaši izdevīga mājasemniecībām, ņemot vērā to patēriņa īpatnības, jo ziemā patēriņš ir lielāks un cenas biržā ir zemākas. Turpretī vasarā, kad cenas biržā ir augstākas, patēriņš ir nesalīdzināmi mazāks. Turklāt jāņem vērā, ka nākamajā gadā būs jauni starpvalstu savienojumi, kas visticamāk samazinās elektroenerģijas biržas cenu. Jūs vēl varat paspēt noslēgt līgumu ar 220 Enerģija, lai ar 1. janvāri jums ir izdevīgs elektropiegādes līgums.